Braukšana ar motociklu ar katru gadu kļūst arvien populārāka visās iespējamās vecuma un sociālajās grupās, taču pirms legāli sēsties uz motociklu nepieciešams nokārtot A klases vadītāja apliecību. Un tas nav viegls uzdevums. Jau zinām laiku to var izdarīt arī drošas braukšanas skolā, un šeit es teiktu, ka runa ir par kvalitāti. Labā ziņa ir tā, ka darba spēki, respektīvi instruktori, gan teorijas, gan praktiskās braukšanas mums ir ļoti labā līmenī, liela pieredze. Mēs liekam klāt vēl papildus, mēs piedāvājam arī drošu motobraukšanu, respektīvi kaut ko drusciņu ekstremālāku, kas ir jau tālāk, tā kā jūs esat izgājis to pirmo līmeni un dabūjuši šo te motovadītāju apliecību. Ja? Iegūt motocikla vadītāja apliecību ir eventuāli grūtāk nekā kļūt par pilnvērtīgu automašīnas vadītāju. Pirmās grūtības parasti sākas jau apmācību laukumā. Mums dalās tas figūras uz divām grupām – lēnas figūras un ātras figūras. Protams, ir tie, kuriem grūtāk dodās tas lēnas figūras un tie, kuriem grūtāk dodās tas ātras figūras. Problēma ir tāda, ka, ja mēs redzam, ieskriešanas vieta nav liela, ja? Bet mums jāaptur to moci pa 11 metriem. No konusiem līdz stoplīnijai attālums ir 11 metri. Un tieši tas arī sagāda to milzīgu problēmu tieši ieskrieties, lai sasniegtu 50 km/h. Varētu jau pātrināties arī lēnāk, taču nelaime tā, ka eksāmenā ātrums tiks mērīts. Ja brauksit pārāk lēni, izkritīsit kā likts. Tā ir brīdi, kad mēs kārtojam to eksāmenu, ļoti svarīgi tieši sasniegt tie 50 km/h, tāpēc, ka tas ir nepieciešams. Ja? Un inspektors CSDD eksāmenam mērīs to ātrumu ar radāru, un ja būs pieņemsim 47 vai 48, figūra nebūs ieskaitīta. Ja? DBS autoskolas instruktors pie ātruma audzēkņus pieradina pakāpeniski. Šī gadījumā sākumā mēs strādājam ar nelieliem ātrumiem 30, 35, 40 km/h un tikai pēc tam mēs sasniedzam to nepieciešamo ātrumu, lai izpildītu to figūras toplīniju. Citiem savukārt nepadodas lēnās figūras, piemēram, slaloms un tā sauktais astoņnieks. DBS autoskolas direktors Jānis Vanks, kurš arī pieder pie A kategorijas iesācējiem, nemaz neliedzas, ka sākums bijis pārsteidzoši neveikls. Tā kā brauc astotnieku, es varu ieguldīt motociklu uz vienu pusi, bet uz otru man sagādā problēmas. Nu, es varu, bet ne tik daudz, cik vajag. Nu, respektīvi, tā ir kaut kāda psiholoģiska lieta, ar ko jātiek galā. Nu, protams, pēc tam man Dmitrijs pastāstīja, kas ir tās lietas, kuram jāpievērš uzmanība, un tas sanāca pavisam vienkārši, beigās. Jā, braucot ar motociklu jāsaprot viena parasta lieta, ka mēs ne tikai stūrējam, bet arī strādājam ar svaru, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja? Un šī gadījumā mēs pieliekam to svaru lejā, kur mūsu kājas atrodas, ja, uz kāpšļiem. Un tikai šī gadījumā mēs mierīgi un lēnītēm varam gāzt to mocītu uz sāniem. Rokas, kājas, galva, viss jāsaliek kopā, un tad tas viss nesanāk, un tad tur esi dusmīgs uz sevi, jo gribi, lai ir labi. Bet ja instruktors visu pareizi sistemātiski sakārto un izstāsta, un no pareizā gala sāk un ar pareizo beidz, tad tas nav nekas traks. Tiklīdz esam iemācījušies tikt galā ar sevi un motociklu laukumā, apmācība turpinās uz ielas. Tur nākamos motobraucējus gaida cita veida grūtības. Vislielākā problēma, kad mēs braucam pa pilsētu, pēc mana viedokļa, tas ir pirmkārt, kā pārsvarā cilvēkiem, kuri tikko dabūja tās tiesības, viņiem ieslēdzas tas super varona režīms, ja? Un respektīvi nav bailes. Ja? Bet mums jāpieņem tādu lietu, ka tie, kuri brauc mums apkārt, mums neredz. Pilnīgiem iesācējiem gan parasti sagādā problēmu iekļauties braukšanas plūsmā vai atrast pareizo transporta līdzekļa stāvokli uz brauktuves. Vienkāršāk sakot, pareizi nostāties savā joslā. Eksāmena laika, kad mēs jau nokārtojam to laukumu, mēs izbraucam ar inspektoru pa pilsētu, un šī gadījumā pretendentiem, kuri parasti pārvietojas ar mašīnu, ļoti svarīgi parādīt pareizo stāvokli uz brauktuves, taisot manevru, ja? Tāpēc, ka mēs pierodām, kā ar mašīnu mēs stāvām joslā, ja? Bet braucot ar motociklu ļoti svarīgi taisot labo manevru, aizņemt labo malējo stāvokli pusmetru no apmaliņa, taisot kreiso manevru jāizņem kreiso malējo stāvokli, tuvāk pie līnijas vai pie ās līnijas. Instruktors pēc pieredzes apgalvo, ka CSDD inspektori nepiesienas katram sīkumam, taču ļoti ciena kursantus, kas rīkojas pārliecinoši un droši. Jā, tieši tā. Eksāmena, protams, inspektoriem ļoti patīk dinamiska, pārliecinoša braukšana. Mums jāņem vērā to, ka mums visiem jau B kategorija ir.
Tas nozīmē, mēs respektīvi tikai samainījām to transporta līdzekli, ar kuru mēs mēģinājām nokārtot to eksāmenu. Ja? Un sakarā ar to uzsākšana, dinamiska ieskriešana, tai jābūt. Protams, mums nedrīkst pārsniegt to maksimālo atļautu ātrumu, bet jābrauc tiešām dinamiski un pārliecinoši. Jāturās kopējā plūsmā. Ja B kategorijas kursantu skaits ir salīdzinoši nemainīgs, tad A kategorijas pretendentu gan ar katru gadu kļūst arvien vairāk. To sekmē ceļu stāvoklis, ekonomiskā situācija un, protams, arī mode. A kategorija, respektīvi mototiesības, tā procentuālā daļa nav liela. Taču to, ko mēs redzam katru gadu, ka viņi palielinās. Tas apjoms cilvēkiem, kas grib iegūt A kategoriju, viņš aizvien paliek lielāks un lielāks. Mēs šogad palaidām arī angļu grupu, respektīvi angliski runājošie, kas arī mācās A kategoriju. Ne tikai B, kā mēs to esam darījuši līdz šim, bet arī A grupu angliski mēs esam palaiduši. Un bija diezgan liela tā grupa savākusies, tas nozīmē, ka tas pieprasījums ir. Pēdējais jautājums ir par ekipējumu vai apmācībai. Tāds ir nepieciešams? Lai mācītos un noliktu tiesības, nevajag neko. Mūsu skola ir aprīkota ar visu nepieciešamo. Gan ar ķiverēm, gan ar drošības sargiem, aizsargiem un tā tālāk. Tas viss ir. Instruktors jums to visu iedos, ja jums tā pašiem nav. A kategorijas vadītāja apliecības iegūšanā daudz vairāk nekā B kategorijā ir svarīga gan instruktora kvalifikācija, gan atbildība, jo šeit tomēr ir paaugstināts bīstamības transporta līdzeklis un blakus vienkāršām braukšanas iemaņām nāk arī, piemēram, ekipējums. Galvenais ieteikums ir tāds, ka jau skolā tomēr nopērciet minimālo ekipējumu un Dieva dēļ nemācieties braukt šortos un nedariet to arī tad, kad būsiet savas tiesības jau iegūši.